Sveiki, mīļie! Pie kā es apstājos 2024. gada marts. Vispār nebija nekādas idejas, kur mums palikt. Es devos uz konsoli un jautāju mums palīdzību. Man neizdevās tikties ne ar vienu klātienē. Pēc pusstundas ilgas telefona sarunas pateica, lai es izskaidroju visu situāciju, kad es tomēr uzskatu, ka Elizabetei būtu labāk pēc tā visa, ko mēs izgājām cauri Latvijā, kad Elizabetei būtu labāk pabeigt mācības Anglijā, tā kā viņa tur ir dzimusi un mācījusies tajā sistēmā. Bet man teica, lai mēs tīnamies atpakaļ, no kurienes mēs esam nākuši. Un tad mēs braucām uz Namsgeitu. Tur bija organizācija Salvatore Armija, un es jautāju pēc palīdzības. Un viņi mēģināja sazvanīt konsulu, bet arī viņiem neizdevās ar viņiem kontaktēties. Esmu pateicīga šeit Karlam, viņš mums palīdzēja. Divas dienas mēs palikām pa nakti viesnīcā, bet tas jau problēma it kā nerisināja. Es sapratu, lai es uzbūvētu atpakaļ visu no jauna. Man ir steidzami jāatrod darbs. Un tad, kad es biju jau Latvijā, man galvā skanēja vārds Kim. Un es domāju, kas par Kim. Un es atcerējos, ka tā bija mana viena angļu lēdija, mana iepriekšējā darba devēja. Un tā kā mēs bijām arī uz ielas, tad neatlika nekas cits, kā lūgt palīdzību vecākai meitai. Man netika iedots īstā laikā jāatrod dzīvesvieta. Es sāku strādāt jau ar 1. aprīli. Mani pieņēma atpakaļ Haičīnā uzkopšanas darbos. Kur es saskāros ar tādu pašu situāciju, kā vairākus gadus iepriekš ar bulingošanu. Un lielākā daļa cilvēku skatījās ar tādu smīniņu, vai es izturēšu to, kas notika. Bet kā uz to skatās? Un kā tu spēlē šo lomu? Ja tu nedod to, ko no tevis sagaida, bet reaģē savādāk, tad tu nedod to, ko
no tevis sagaida. Un tā kā man jau bija darba vieta, tad tas bija 22. apējos, kad es atradu dzīves vietu mums. Bet es nezinu, bija iekšējā sajūta, ka mēs šeit arī nepaliksim ilgstoši. Un mantas man viss tā arī palika koferos. Nu jau varētu teikt, kad no 22. gada es sēžu uz koferiem. Un lai izturētu to spiedienu, kas bija darbā, man ļoti palīdzēja jūra, ūdens. Un es nolēmu vai no tā, ka iziet ārā, kad es iestāšos universitātē. Un kaut kādu laiku atpakaļ es atceros, bija meitenes, kuras bija iestājušās, un es domāju, nu, ko tad es, gan jau es nevarēšu, un tā, un šitā. Jā, un tad septembrī es iestājos universitātē, un jautāju, vai, nu, par pārtājumu, vai es varētu strādāt. Protams, nepiekrita, jo man bija priecīgi redzēt, nebija priecīgi redzēt, ka es tur ilgstoši uzkavēšos. Un kā viena no opcijām bija, kad es piekritīšu iet tur, kur cilvēki strādāja augstumā. Jā, un es iestājos universitātē uz mentorings, coachings, counselings, kursu. Un tad pēkšņi oktobrī paziņoja, ka šis kurs un vēl kādi 2 vai 3 tiks slēgti. Un paralēli sāku domāt, ka varbūt pāriet uz kādu citu kursu, bet tad, kad es jūtu, ka man sevi ir jāpiespiež un mācībām, un cik neinteresanti ir, ka tev jāsagatavo arī esejas un materiāli jālasa, jāņem no galīgi neinteresantiem žurnāliem, un tā bija kaut kāda savu veidu piespiešana, un tev ir vajadzīgs noteikts vārtu skaits, un viss tas tevi atkal ierobežo. Tad es sapratu, ka es iešu no šī visa ārā, un tad, kad es strādāju, tad es jau biju tā kā pieteikusies paralēli, man gāja arī pabalstu maksāja, un tad, kad es uzsāku mācības universitātē, es nolēmu, ka es palikšu uz tā paša pabalsta, un neskatoties uz to, ka tika izdarīts spiediens, ka man ir jāņem studentu kredīts, lai es varētu samaksāt par dzīvošanu, un lai es paliku pie sava, ka man ir tiesības saņemt joprojām to pabalstu. Un jo
darba vieta nepiekrita, kad es strādāšu pusslodzi. Un tad, kad es sapratu pēc uz Ziemassvētkiem decembrī, kad es iešu projām no universitātes, tad es uzrakstīju arī vienai no manām apspiedējām. Vai es varētu atgriezties atpakaļ darbā uz pilnu slodzi. Pagāja 10 minūtes un atnāca P45 veidlapa, kad tā kā tu esi atlaists no darba, bet pēc neilga brīža arī piebildi, ka tas nenozīmē, ka tu esi atlaista. Tu tā kā varētu atgriezties, bet, jā, tur, kur mani gribēja redzēt, tajā augstumiņā. Šajā brīdī pacēlās visādas sajūtas, bailes, varbūt tomēr iet atpakaļ. Bet es pateicu, nē. Un šajā laikā bija arī tas, kad sākās cīņa sava veida, jo universitāte bija pirmo maksājumu saņēmusi, un es biju aizgājusi ar decembri no universitātes, un man bija pierādījums, bet viņi vilka laiku, gaidīja līdz februārim, kamēr viņi saņemtu otro maksājumu. Viņi ar to sagaidīja, un es devos uz Citizen Advice, kuri man palīdzēja tomēr to naudu dabūt atpakaļ. Un tajā brīdī arī nāca bieži situācijas, kur vai tiešām tu tā turpināsi un pastāvēsi pie sava, vai arī tu padosies un ies atpakaļ strādāt. Un ies atpakaļ uz darbu, kur tu negribi darīt. Un šajā laikā arī manī pacēlās nevērtīguma sajūta, jo bieži vien cilvēki tikai tad, kad viņi ir kaut kādā kolektīvā un kaut ko dara, viņi jūtas tā kā noderīgi, vērtīgi, bet tas tā galīgi nav. Jo tu vērtīgs esi tāpēc vien tikai, ka tu esi jauna. Bet es turējos pie sava, un es jūtu, ka man ir taisnība, un par īri jau vairs it kā nebija ko maksāt, bet tad nāca cilvēki un situācijas, kas man palīdzēja. Tā bija mana angļu valodas skolotāja, kura ieteica uzrakstīt vēstuli uz parlamentu, un arī Citizen Advice birojas man palīdzēja visas tās manas prasības, tiesības uzlikt visu uz papīru un kā tas ir no likumīgās puses, un
Tad pagāja vairāki mēneši. Un tas bija maijs vai aprīlis, kad mēs uzvarējām šo cīņu. Kaut gan visi teica, ka vajag darīt tā, kā visi dara. Bet es sapratu, ka tu vari pastāvēt par savām tiesībām un tu vari uzvarēt. Un man tika atgriezta nauda par vairākiem mēnešiem. Un tikai tāpēc, ka es ticēju un zināju, ka man ir taisnība. Un pēc tam jau tālāk nāca situācijas un cilvēki, kas man palīdzēja. Elizabete arī gāja uz skolu. Sākumā viņa bija ļoti priecīga. Viņa nogāja ar neilgu laiku, 5 mēnešus. Pēc tam vēlāk viņa arī atteicās iet uz skolu. Un šajā telpā es jau esmu bijusi 17 gadus. Un es neredzēju šeit, teiksim tā, izaugsmes iespējas kaut kādas. Jā, un mēs nodzīvojām šeit 2 gadi. 2 gadi pagāja, jā, un šogad es nolēmu dot mums 3. iespēju, un mēs šeit esam Latvijā, bet kur mūsu ceļš tālāk vedīs, es nezinu.